Jūnija Dagdas novada domes sēdē tika izskatīti vairāki svarīgi jautājumi. Tostarp jautājums par Dagdas novada pašvaldības iestādes televīzijas studija Ezerzeme likvidēšanu. Šo ieceri domes deputāti atbalstīja. Dagdas televīzija no 1. septembra turpinās darbību jaukā sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas apakšnodaļa. Televīzija tika dibināta 1994. gadā kā atsevišķa iestāde, taču laiks iet un mainās viss, un mediju nozīme arī mainās. Tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka novada pašvaldība ir izlēmusi, ka televīzija ir jābūt zem sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas. Atnācis tas laiks, lai mūsu televīzija pārtaptu no viena statusa otrā, teiksim, jā. Varbūt no vienas puses arī tā skan likvidēšana, bet, ja mēs skatāmies reāli, jā, pārējais periods būs līdz 1. septembrim. Līdz 1. septembrim televīzija darbosies tāpat kā līdz šim. Katru nedēļu tiks veidoti sižeti un raidījumi. Paralēli tam apmēram 2 mēnešus notiks iestādes likvidācijas process, pēc kura tā kļūs par sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas sastāvdaļu. Tiks izveidota speciāla komisija, kas attiecīgi organizēs visu šo likvidācijas procesu. Un tad, attiecīgi jau no 1. septembra jau būs jauna, teiksim tā, papildināta sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa. Viņi atbildēs gan par televīzijas raidījumiem, sižetiem, sadarbību ar avīzi, mājaslapa. Televīzijas kā neatkarīgas pašvaldības iestādes likvidēšana tiek skaidrot ar to, ka laikam ejot tās uzdevumi krasi mainījušies. Piemēram, sākoties digitalizācijai, televīzija beidza raidīt, jo ciparu apraides ieviešana prasa ļoti lielus līdzekļus. Pašlaik raidījumi tiek sūtīti uz Latgales reģionālo televīziju, kā arī ievietoti Dagdas novada mājaslapā. Mūsdienu prasībām atbilstoši būtu liederīgāk, ja viss tiek administrēts vienā vietā, jo attiecīgi mums ir novadama sava mājaslapa, sava televīzija, un arī tiek veidots laikrakstam Ezerzeme sausziņu pielikums, un ļoti ērti un izdevīgi, ja viss tiek darīts vienā vietā, vienlaicīgi un diezgan operatīvi. Medijs pats par sevi ir sabiedrisko attiecību daļa, vienvārdu sakot, vienkāršiem vārdiem runājot. Televīzija pilda saikni starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Televīzija jau veido sižetus sadarbojoties ar sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļu, tāpēc šī sava veida apvienošana ir pašsaprotams solis. Jāpiebilst, ka sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļā kopā ar televīziju atradīsies arī informāciju tehnoloģiju apakšnodaļa. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Zivju resursu pavairošana novada ūdenstilpnēs ir ļoti būtiska, lai garantētu ezera zivju populāciju saglabāšanu nākotnē. Līdz novada izveidošanai 2009. gadā zivju pavairošana netika veikta. Nepietiekama ūdenstilpņu kontrole un pieeja lētiem tīkliem noveda pie zivju resursu samazināšanās. Mēs sākam tā sistemātiski katrā ezerā kaut ko darīt. Teiksim. Pagājušajā gadā tika Ežezerā ielaisti līdaku mazli, Kairiša ezerā tika līņi ielaisti, arī līdakas ielaistas, Kaitras ezerā zandarti, Dagdas ezerā arī zandarti tika ielaisti. Šogad Dagdas novada pašvaldībai tika piesaistīts Zivju fonda finansējums projektam Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs, kura mērķis ir papildināt un atjaunot zivju resursus Kaitras ezerā, kur tika ielaisti 5000 viengadīgie līdaku mazuļi. Ir īstenots Zivju fonda projekts, kura rezultātā ir veikts zivju resursu atjaunošanas pasākums. Lai attīstītu un pilnveidotu zivsaimniecības nozari, Dagdas novada Kaitras ezerā tika ielaisti zivju līdeku mazuļi.
Barības bāze te ir pietiekoša. Es domāju, ka viņi iedzīvosies un noteikti būs. Jo jau runājot ar makšķerniekiem, teiksim, pa Kairišu ezeru, jā, ir jau mazlietiņ, ka jūt, ka zivju krājumi ir lielāki. Lai pēc dažiem gadiem ielaistie zivju mazuļi izaugtu un novada ezeri kļūtu bagātāki ar zivīm, nepieciešama nepārtraukta kontrole un uzraudzība, lai nepieļautu malu zvejniecību un citus pārkāpumus, kas apdraudētu zivju populācijas pieaugumu. Projektu uzdevuma izpildi, kā arī kontrolēšanu veica Dagdas novada zivsaimniecības speciālists un vides inženieris. Viņi kontrolē zivju resursu attīstību un dzīvotspēju, kā arī veic izpēti par vides piesārņojumu ietekmi uz ezeriem. Vajadzīga arī kontrole par zivju resursu tādu racionālu izmantošanu, par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Ja tikai laist un to lietu atstāt pašplūsmā, protams, rezultāta nebūs, bet tas ir komplekss darbs. Zivju mazuļu veiksmīgai ielaišanai un turpmākai eksistēšanai ļoti svarīgs ir laiks, kuru tie pavada no zivjaudzētavas līdz ielaišanas vietai, jo ilgāks laiks pavadīts ceļā, jo lielāka iespēja, ka zivju mazuļi ies bojā. Transportējot zivju mazuļus, tomēr, ja tie ir mazāki, ļoti daudz iet bojā. Un nevad jau tos zivju mazuļus vienam patērētājiem, teiksim, mūsu Dagdas novada pašvaldībai, bet kādiem 3-4. Un, teiksim, tam beidzamajam, kam viņi nonāk gala rezultātā, viņi ceļā patērē 5-6 stundas, un priekš zivju mazuļiem tas ir daudz. Dagdas novada vides inženieris norāda, ka jāaktualizē jautājums par zivjaudzētavas izveidi Dagdas novadā. Šī ir gan geogrāfiski, gan ekonomiski izdevīga vieta. Ja mums būtu pašiem sava audzētava, tad mēs ne tikai sava novada ezerus varētu papildināt ar zivju krājumiem, bet arī palīdzēt tepat Latgalē tūmā esošiem. Un es domāju, tā zivtiņa, kas paņemta no zivju audzētavas un stundas laikā, teiksim, piegādāta uz kādu ezeru, viņa neciestu nekādus tur zaudējumu nebūtu nekā. Projekta zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdens tilpnēs kopējās izmaksas sastāda 1037 latus, ko sedz zivju fonds. Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums sedza transporta izdevumus. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Arī šovasar, līdzīgi kā pagājušo gadu, Dagdas novada turisma informācijas centrs rīko velomaratonu ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar Dagdas novadas skaistākajām vietām, vienlaikus veicinot aktīvo turismu un veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu sabiedrībā. Šogad mums ir plānots velomaratons, kuram nosaukums ir Izbrauc un iepazīsti Dagdas novadu. Pieteikties var Dagdas turisma informācijas centrā līdz 6. jūlijam, un velomaratona datums izbraukuma diena ir 13. jūlijas. Velomaratona dalībnieki mēros gandrīz 40 km garu ceļa posmu, kas aptvers vairākus novada pagastus. Pasākums norisināsies 2 dienas. Nakšņošana paredzēta Andrupenes tautas namā. Velomaratonu dalībniekiem līdzi jābūt derīgai velosipēdista vai autovadītāja apliecībai. Dalībniekiem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, arī rakstiska vecāku atļauja. Pagājušo gadu mēs braucām pa velomaratonu iepazīstināt Ežezera noslēpumus. Jauniešu pieteicies nebija daudz, bet bija ļoti interesanti, braucām, visiem patika. Un es ceru, ka šogad arī visi tie jaunieši, kas arī brauca pagājušajā gadā, arī pieteiksies šogad un pieteiksies arī jauni dalībnieki. Dodoties uz Dagdas novada turisma informācijas centru, lai pieteiktos velomaratonam, daudzi būs patīkami pārsteigti, jo centra telpās noslēgušies remontdarbi. Tās kļuvušas gaišākas un plašākas, dodot iespēju piedāvāt apmeklētājiem ne tikai viņiem interesējošu informāciju, bet arī jaunus pakalpojumus. Mums ļoti patīk mūsu jaunās telpas, mēs esam tiešām stāvā sajūsmā. Un paldies Dagdas novada pašvaldībai par to, ka finansēja mums remontu. Telpas ir ļoti skaistas, plašas, un mums ir arī suvenīri iegādāti. Un mēs varam tagad piedāvāt arī suvenīrus gan Dagdas novada iedzīvotājiem, gan arī turistiem. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme.
Dagdas novada svētku Dagdai 20 ietvaros arī jauniešu biedrība Dagne rīko vairākus konkursus ar mērķi bagātināt svētku programmu un iesaistīt pasākumos visu paudžu iedzīvotājus. 24. jūlijā notiks biedrības rīkotā literāro darbu un zīmējumu konkursa Es mīlu Dagdas novadu izstādes atklāšana Dagdas tautas nama izstāžu zālē. Jauniešu biedrība Dagne maijā un jūnijā organizēja literāro darbu un zīmējumu konkursu, kurā piedalījās Dagdas novada bērni un jaunieši. Un šo radošo darbu izstādi varēs apskatīt 24. jūlijā Dagdas tautas namā, kur tad notiks arī dalībnieku apbalvošana. Līdz 16. jūlijam visi interesanti tiek aicināti pieteikties Dagdas bērnu jauniešu centra un jauniešu biedrības Dagne organizētajā jauno talantu konkursā Zvaigžņu lietus Dagdā, kurš notiks 25. jūlijā paudžu dienu ietvaros Dagdas parka Šķērsielā. Konkursā var piedalīties gan lielie, gan mazie dejotāji, dziedātāji, daļlasītāji un visi tie, kuri prot darīt kaut ko labāk nekā citi. Konkursu vērtēs profesionālā žūrija, un pēc tam būs arī dalībnieku apbalvošana, būs galvenā balva, būs skatītāju simpātiju balvas un īpašā balva no jauniešu biedrības Dagne. Ar konkursu nolikumu var iepazīties Dagdas novada mājaslapā, kur atrodama arī visa svētku programma. Pēc talantīgāko novadnieku noskaidrošanas konkursu dalībnieki un skatītāji varēs apmeklēt arī turpat Dagdas estrādē rīkoto diskotēku. Pēc jauno talantu konkursa ciemiņus un visus dalībniekus gaida arī patīkams pārsteigums viesdiskotēka Putu ritmi. Daumans Smēļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Tuvojas Dagdas novada svētki Dagdai 20 nedēļas garumā no 22. līdz 28. jūlijam. Svētdiena 22. jūlijas, garīguma diena, notiks aizlūgumi Dagdas novada draugu baznīcās. 15. svētā mise Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Aizlūgums par Dagdas novadu, arī novada karoga iesvētīšana. 16.30 Dagdas novada svētku atklāšana, gājiens no baznīcas līdz Dagdas novada domei, arī svinīga karoga pacelšana mastā. Pirmdiena 23. jūlijas, iepazīšanās diena. Visas dienas garumā notiks ekskursijas gida pavadībā pa Dagdas novadu. 19. Latvijas Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerts Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Otrdiena 24. jūlijas, vērtību diena. 11. literāro darbu un zīmējumu konkursa Es mīlu Dagdas novadu izstādes atklāšana Dagdas tautas nama izstāžu zālē. No 13. Nacionālo bruņoto spēku defilē Dagdas centrālajā laukumā. 19. Andrupenes amatieru teātra komēdija Pārdotie svētki Dagdas centrālajā laukumā. No 20. līdz 23. muzeja nakts Dagdas centrālajā laukumā. Darbosies krodziņš, grāmatu tirdziņš, spēlēs 3 vīri laivā. No 23. līdz 1. naktī muzeja nakts Andrupenes lauku sētā, maizes cepšana un degustācija. Trešdiena 25. jūlijas, paudžu diena. 10. Leļu teātra izrāde Anisa un viņas draugi pirmskolas izglītības iestādē Saulīte. 10. arī koncerts Dagdas vecajiem ļaudīm pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda. 11. rotaļu lāde pie Bērnu un jauniešu centra. 16. Jaunieša iniciatīvu centra atklāšana parka Šķērsielā. 17. Jauno talantu konkurss Zvaigžņu lietus Dagdā. 18.30 baikeru viesošanās parka Šķērsielā, bet 21. Dagdas parka estrādē diskotēka Putu ritmi. Ceturtdiena 26. jūlijas, veselības diena. 11. jubilejas skrējiens ar novada iestāžu organizāciju un biedrību piedalīšanos. 11. oriģinālāko peldrīgu konkursu Dagdas ezera jaunajā pludmalē. 14. veselības dienas dalībnieku uzvarētāju apbalvošana jaunajā pludmalē. 16. strītbola un pludmales volejbola fināli.
Piektdiena, 27. jūlijas amatu diena. 10. gada tirgus ar novada folkloras kopu piedalīšanos, amatnieku darinājumu tirdziņš un ēdienu degustācijas. 19. Dagdas parka estrādē Laura Rēnika koncerts Ieja 2 lati. Sestdiena, 28. jūlijas, goda un lepnuma diena. 12. zirgu rikšošanas sacensības Dagdas hipodromā, 19.30 svētku gājiens no Dagdas noda Tautasnama līdz Dagdas parka estrādē. 20. lielais svētku pasākums ar sabiedriski aktīvāko dagdāniešu godināšanu. 22. nakts balle spēlēs Juris un Jānis.